18 years of nothing, and now twice in one day. Mans sauc Konstantīns Makārovs, man ir 21 gads. Slidošanas gaitas es sāku ap 1000. gadu. Es precīzi nevaru jums pateikt, bet ap to laiku es nopirku savus pirmās skrituļus. Tie bija rollerblade, pavisam vecais, viņus nopirku no rokām, kaut kādiem 30 latiem. Viņas man bija pa lielu, tāpat kā ir nākamās skrituļus, bet tas īsti nebija svarīgi. Es to darīju, man patīk, to darīju man draugi. Slidojām mēs parasti kinostudijā, bija tāda vietiņa, kur stāvēja milzīga mini-rampa. Nu labi, milzīga rampa, tā varētu teikt. Tur es sapazinos ar daudziem skrituļslidotājiem, kas braukā vēl projām. Oskars Kundurs, Roberts Kundurs, Dmitrijs Sokolovs. Viņš pazudis čals, bet viņš vēl joprojām braukā. Viņš bija viens no tiem, kas man lika braukāt labāk vai kaut kā tā. Sākumā bija tā, ka es to darīju vairāk vai mazāk tāpēc, ko darīju mani draugi, kā visu kompāniju man ļoti patika. Bet man pašam likās, ka nē, no manis taču nevar sanākt kaut kāds labs braucējs un tā, bet vienu dienu man vienkārši piespied darīt, man piespied nobraukt no rampas. Tas bija notikums manā dzīvē. Es negribēju braukt, es nekad nevarēju nobraukt pats, es vienmēr šļūdus lejā, augšā es varēju tikt, bet parasti ir šļūdus lejā. Bet tad Dmitrijs un Maksims man to piespieda izdarīt, man vienkārši spīcinēja, lai es to izdarītu, bet es to izdarīju. Un tad jau es sapratu, nav kā izbaidīties.